Sveiki! Mani sauc Klaus, esmu no 11. F klases, un es kandidēju uz priekšsēdētāju amatu. Esmu Jānis, arī no 11. F klases, un es kandidēju uz priekšsēdētāju vietnieku amatu. Jā, mēs abi esam no vienas klases, tāpēc tas connections, kas mums ir savā starpā, ir tiešām ļoti liels, un es ticu, ka mūsu pāris varētu veikt kādas lielas izmaiņas šajā skolā. Tātad mēs kandidējam, lai padarītu šo skolu tikai labāku, interesantāku, kā arī, protams, saglabāt mūsu tradīcijas. Jā? Es teiktu, ka liela daļa no mūsu vīzijas ir, kad mēs redzam vienotu skolu. Mēs redzam skolu, uz kuru visi nāk priecīgi. Un, lai gan tā ir katra cilvēka vīzija, mums ir konkrēts idejas, kā mēs to varētu panākt. Mēs vēlamies saliedēt pamatskolu ar vidusskolu, veidot pasākumus, kur cilvēki var iepazīties savā starpā, jo pēdējā laikā izjūtot sajūtu, kad es varu depot ap katru cilvēku gaitenī, ir viena no labākajām sajūtām, kas man ir bijusi dzīvē, un tas ir tā ir tā vide, ko mēs vēlamies nodrošināt ikvienam. Tieši tā, un dažas idejas, kā mēs to plānojam īstenot, noteikti starpskolu pasākumu vairāk, noteikti kolaborēšanā ar 2., 3. ģimnāziju, varbūt kādām citām skolām, kā arī noteikti atpūtas zonas ieviešana mūsu skolā, lai atpūstos no lielā skrējiena vai izpildīt kādu mājasdarbu, kur nepaspējām, un kaut kā tā. Vairāki savstarpēji kvašu pasākumi, dažādi gan sportā, gan dažādās akadēmiskās nozarēs, lai visiem būtu iespēja piedalīties un visi justos komfortabli. Jā, un tieši mēs arī esam dibinājuši šo sporta padomu, tādēļ uz sportu mēs spiedīsim tā mazliet vairāk varbūt. Bet neaizmirsīsim akadēmisko pusi, protams. Tātad mēs piedalījāmies Ziemassvētku balles, ne organizēšanā, bet vadīšanā. Mēs organizējām tos konkursiņus mazos, kā arī visas fanu savākšanas uz Superlīgas spēlēm, uz ekstraklases spēlēm. Tas arī bija mūsu un Matveja Gorvata nopelns. Un, jā. Es neteiktu, ka mēs esam jau sen iesaistījušies valdes darbībā, bet pēdējā laikā esam viena no visaktīvākajiem dalībniekiem tādā ziņā, kad izpildam visas vajadzības, prasības, nodrošinām kaut ko jaunu, kaut ko interesantu, sniedzam idejas un tādējādi uzlabojam vidi kopā. Tieši tā. Es gribēju kandidēt, nebija daudz izvēļu, un man bija draugs Jānis, kurš ir vienmēr down visam, un kāpēc ne? Kā jau Klaus no sākuma minēja, tā saikne, kas mums ir izveidojusies kā klases biedriem, ir tiešām nepārspējama. Es teiktu, ka mēs esam ļoti dažādi, un tas ir tas, kas mūs padara par tik labu pāri. Klaus ir ļoti radikāls, viņam ir ļoti, ļoti daudz ambiciozas idejas, un ko citu varētu vajadzēt. Bet es esmu tā viņa puse, kas mazliet viņu piezemē, pastāst viņam, kas ir iespējams, ko var izdarīt, kā arī pasniedz to ziņu priekš visiem pārējiem. Kādu laiciņu atpakaļ manu brīvo laiku visu aizņēma dejošanu. Tā ka visu brīvo laiku. Bet tad es atvadījos no dejošanas, pārstāju, un tagad man atbrīvojas kāds brīvais laiciņš, ko es noteikti varētu veltīt skolas uzlabošanai. Vai ne vadīšanai, bet valdei. Un kā arī brīvajā laikā es strādāju vasarā, brīvdienās arī dažreiz sezonā. Jā. Es arī kādu laiku atpakaļ pametu profesionālo sportu, tagad ar sportu brīvajā laikā nodarbojos sava prieka pēc, bet tas, ko man vairāk patīk darīt brīvajā laikā, ir socializēties ar ģimeni, socializēties ar draugiem, veidot jaunus draugus un iepazīt cilvēkus dziļāk. Tas paplašina manu skatu uz dzīvi. Es domāju, ka tas nebūs noteikti grūti. Mēs esam ambiciozi tiešām un esam aktīvi. Mēs neļausim kādam citam stāties mums ceļā vai kādam darbam vai kaut kam. Mēs izdarīsim tas, kas ir plānots, to mēs noteikti izdarīsim. Ja dienā ir 24 stundas, 8 ir jāatvēl miegam, apmēram 8 ir jāatvēl skolai, un es redzu tieši vēl 8, kuras mēs varētu iesaistīt skolas uzlabošanā. Es varu sākt? Jā. Tātad es noteikti redzētu Jāni kā lemūru. Jo lemūri viņi tādi chill radības, bet īstenībā viņi diezgan traki.
Un varbūt from the outside viņi izstāsta tādu mīļu un tādu, bet īstenībā, kas viņiem iekšā ir dzīvnieks. Varbūt tas, kam jūs šobrīd nenoticēsiet, ir tas, ka man pirmā ideja arī bija par lemūriem, jo paskatoties video ar hiperaktīviem lemūriem YouTube, piemēram, tas man tieši atgādina Klau. Viņam nav robežas. Viņš ir brīvs, kā jau Klaus minēja, brīvs dzīvnieks, kuram patīk izpausties. Un tieši to arī viņš dara savā ikdienā. Ļoti aktīvs un izskatās tā kā driģents būtu saēdies. Jā, tad mēs abi būtu kā lemūri. Tā, kā jau Jānis minēja, mēs esam tiešām divi aktīvi, un mums ir daudz traku ideju. Visiem pāriem varbūt nav tik daudz ideju. Un, labi, mūsu idejas varbūt sākumā liekas trakas, tiešām trakas, bet es domāju, kopā mēs viņus varētu savaldīt. Jā, trakas idejas ir tās, kas ir mainījuši pasauli vēsturiski, un mums ir tās ambīcijas, kas man liekas, ka nav citiem. Es teiktu, ka mēs esam atvērtāki pret visu pārējo sabiedrību, šobrīd iesaistamies vairāk pasākumos, mums patīk vadīt pasākumus. Kā Klaus minēja, vadījām Ziemassvētku ballē pasākumu, es nesen vadīju runas competition šajā skolā, un mums vienkārši patīk socializēties, mums patīk būt atvērtiem un arī palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc mēs esam nonākuši šeit. Jā, un kurš cits mainīs skolu, ja ne paši skolēni? Tieši tā. Jā. Saki nē garlaicīgai ikdienai? Saki jā Jānim un Klauvam. Balso!